viņš iegūs šo vienu pērli, viņš iegūs Jēzu, viņš iegūs debesu valstību. Un tam, kam nav šādas motivācijas, kam pietrūkst, kas viņš ieraudzīs to vienu dārgo pērli, bet viņam pietrūkst motivācijas pārdot visu, kas viņam bija līdz šim, un iegūt šo vienu. Kas to visu arī nepārdos, un šo vienu arī neiegūs, sev neiegūs. Viņš gan būs viņu kaut kur redzējis un apsvēris varbūt šo iespēju visu pārējo pārdot, bet viņš to nebūs izdarījis. Un līdz ar to viņš paliks ar to, kas viņam bija pirms tam. Un tad varētu teikt, ka vienkārši mums, kam Jēzus ir atklājies, ja mēs vēl neesam kaut ko pārdevuši no tā, kas mums bija iepriekš, bet es šeit mazāk domāju par materiālām lietām, es vairāk domāju, tas ir Jēzum bija šī līdzība par pērlēm. Pērles ir kā materiāla lieta, bet tas jau vairāk ir par Jēzu pašu un garīgām lietām, kad jebkurš garīgums, kas man jebkad ir bijis un kas man ir paticis un kas man ir kā personībai visu kaut ko labu, it kā devis. Ja? Man tas viss ir jāpārdod, lai es varētu dabūt Jēzu, lai es varētu dabūt viņu valstību. Un jāpārdod, tu domā jāatdod. Garīgi, jāatsakās no... Citiem vārdiem sakot, ja man ir 2 rokas, tad, ja es gribu kaut ko paņemt no jauna, tad man ir jāizlaiž no rokām ārā tas, kas man tur bija. Man ir tikai 2. Un tas ir jautājums. Un man liekas, ka ir tā, ka ar katru lietu, ko mēs esam atdevuši, mūsu motivācija un vēlēšanās iegūt šo vienu pērli pieaug. Mēs viņu ar katru, ko mēs esam atdevuši, mēs šo iegūstam vairāk. Un beigās mēs viņu iegūstam pavisam. Es nezinu, varbūt tas noslēdzās tajā brīdī, kad mums ir jāatstāj šī dzīve un šī zeme, kad mēs esam mieru arī to visu atdot. Pāvils teica, ka dzīvot viņam ir Kristus un mirt iegūst. Tiem vārdiem sakot, dzīvojot, viņš kalpo Kristum, bet aizejot no šīs pasaules, viņš satiks Kristu. Varbūt tā ir pēdējā lieta, kas mums ir jādod pieķeršanās šai pasaulē, šai dzīvei un dzīvībai kā tādai. Jau laikam cilvēku dzīvē ir daudz soļu. Jā, bet kā tu domāji, žēl, ka es neuzprasīju uzreiz, bišķi piemirsu, ko tieši gribēju prasīt, bet tā doma bija apmēram par to, kad tu teici, kad dažiem daži ir iepazinuši to Jēzu, un tāpēc viņi ilgojās pēc viņu, vai kā tu teici, tie, kas nav viņi sastapuši personīgi vai kā, tad viņi arī neilgojas, un tāpēc viņi nav gatavi kaut ko radot un mainīt, vai kā, tu neatceries, kā tu biji? Kā cilvēks? Tas ir savā ziņā noslēpums. Kāpēc, piemēram, kāds cilvēks, viņš tur tāds cilvēks, cilvēks var darīt, mums liekas tāds pilnīgi, nepiemērots, bet viņš kaut kā, viņš izdzird par Jēzu, viņš kaut kā to satver, kaut kā pieķerās, uztver to personīgi, ja, un viņš aiziet. Viņš aiziet, kā ar Galatiešu vēstulē teikt, skaistā gājienā. Ja. Tā, ar pārliecību, bez šaubīšanās un tā, vai ne?
Un mēs tikai varam pabrīnīties, ka šitas cilvēks, viņš ir satvērs. Ja? Bet atkal, kā ir teikts, ja? Par Jāni ir teikts, ka muitnieku un netikls viņam ticēja, bet kāpēc jūs neticējāt? Ja? Nu, to saka farizējiem. Un kādreiz ir tā, ka tiešām, ka to vēsti par Jēzu, to pērli kādreiz satver cilvēku, kas mums liekas pilnīgi nepiemēroti. Un man nav tāda, kā lai pasaka, man nav tāda kritērija, ko es varētu pateikt, kas būtu vajadzīgs, kā lai atpazītu cilvēku, kurš, ka šitas gan, ja viņš izdzirdēs pa Jēzu, tad viņš pieņems. Es nezinu tādu. Tas ir Dieva brīnums, tas ir... Kāpēc viens cilvēks, teiksim, viņš sadzird un satver, un te pašā laikā cits cilvēks, viņam ir stāstīts, pie viņa pat ir notikuši kaut kādi brīnumi, kaut kādas dziedināšanas, kaut kādas atbildētas lūkšanas, un viņš tikai tā viņš īsti nevar satvert. Bet vajag to cilvēkiem kaut kādu arī cerību. Kā viņš var tomēr, ja viņš grib? Es esmu dzirdējis, ka cilvēks grib. Es esmu tāds magons, cik skaisti. Laikam Margarietiņas, ja? Vesels lauks. Vesels lauks skaistumos. Ak vai. Tas vecāņas sasēdz, vai? Bet ko cilvēki, kam stāvties par magonēm, skaisto dabu, alelujas, Jā, bet tas, ko es gribēju teikt, es gribēju pie tā pateikt klāt, ka es pats neesmu tas cilvēks, kas padzirdēja par Jēzu, satvēra un bija motivēts uzreiz, un, teiksim, un visu man aizkrīt šķirmas, un es vairs par neko citu nedomāju, kā tikai par Jēzu. Nē, es neesmu no tiem cilvēkiem. Man tas ir nācis lēnām un pamazām, un man sākotnējā motivācija bija tik daudz, ka es vispār tā kā, gribēju kaut kur piedalīties, biju ar mieru iet uz baznīcu un tā tālāk, un tad Dievs palēnām viņš ir licis klāt, un jāsaka, es arī palēnām ik pa laikam esmu kādai pērlei pārdevis, kaut ko atmetis, kaut ko no tā, kas man pirms tam ir bijis mans, un ko es atradis esmu kā savu, un kas man ir licies vērtīgs un dārgs. Un jāsaka, un tad procesā visā arī pieaug motivācija. Tagad jau pašam meklēt, kur man vēl kāda pērle būtu palikusi, ko es varētu nolikvidēt. Un viena no tām pērlēm, kas savu laiku tika pārdota, bija tāpat saulgriežu svinēšana. Jo viņi ir skaisti, viņi ir estētiski, visi skaistie vainagi un tas vēl ar tādu, kā lai pasaka, tautiskumu piesitienu un ar radniecības piesitienu un vēl arī tas, ka galu galā tiešām visa daba, visa ziedēšana ir pilnā spēkā šajā laikā un tas tik skaisti un tas arī palīdz tā kā ieraudzīt to, tā kā nepaskriet garām tam vasaras pilnbrieda skaistumam, un tā, un varētu jau uzskaitīt, kas tur tajos līgos svētkos tāds skaists un vērtīgs un labs un kā tas, bet, jo vērtīgāk ir tā pērle, ko es varu pārdot, jo vairāk tas pieliekās tam vērtības daudzumam, par ko es ceru nopirkt to pērli, kur es esmu atradis. Kaut kā tā. Jā, bet ko tu
varētu... Vai vēl varētu pastāstīt aptuveni tā, kad... Ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, lai viņš, ja kāds tomēr ilgojās, tā pēru iegūt, bet tur nav tās sastapšanās bijusi, ko viņš var darīt, lai viņš sastaptos. Ja kāds grib sastapties, pirmkārt tas ir jālūdz. Tāpēc, ka protams, teiksim, kādreiz mēs varam vēlēties kādu sastapt, lai pateikt viņam visu, ko es par viņu domāju, ja? Vai, teiksim, es varu nebūt nekas labs, bet vairumā jau gadījumi, ja mēs ilgojamies kādu sastapt, tas ir tāpēc, ka mums viņš patīk, mēs viņu mīlam, mums tas, ja par cilvēkiem runa, tad viņš ar kaut ko ir svarīgs, ar kaut ko. Un es domāju, ka Jēzum būtu grūti atteikt tādu lūgumu. Tikai, ja mēs lūdzam, lai Jēzus mums dod žēlastību viņu satikt, piedzīvot viņu tuvumu, viņa atklāšanos, tad mums ir pirmkārt jātic, ka viņš dzird mūsu lūgšanas un būtu jābūt gatavam pieņemt šo viņa atklāšanos tā, kā viņš to būs iecerējis. Tāpēc, ka mums ir grūti iztēloties, kā Jēzus mums varētu būt atklāties, tīpaši, ja mēs viņu nepazīstam. Visdrīzāk, ja mums būs kaut kāds ļoti konkrēts priekšstats, kā tad tam būtu jānotiek, tad visdrīzāk tas priekšstats ir nepareizs. Un tāpēc mums būtu jāatstāj Jēzum pilnīga brīvība tam, kā viņš grib mums atklāties, kā viņš grib mums pieskarties, kad tas būs, kur tas būs. Un jācenšas arī viņam paklausīt, ja mēs no viņa saņemam kaut kādus pamudinājumus, vai Bībelē, vai caur kādiem brāļiem, māsām, vai ko mēs paši tā kā sajūtam vai sadzirdam no viņa. Mums jācenšas tam paklausīt un jārēķinās, ka mēs varam kļūdīties. Bet, ja mēs kļūdamies, tad viņš mūsu kļūdas piesedz un viņš kaut kā izkombinē beigās, ka tas viss saliekās, sakārtojās un nāk mums glābt. Bet, ja mēs ilgojamies pēc viņa, tad viņš atklāsies agrāk vai vēlāk. Halleluja, amen. Un tad vēl, ja mēs ilgojamies pēc viņa un ja mēs vēlamies viņa atklāsmi, mēs vēl varam pārdomāt un lūgt arī viņam, lai viņš atklāja mūsu dzīvē kaut kas tāds, kas tam traucē. Jo kādreiz ir tā, ka mums pat var būt arī ne tikai pērles pārdodās, bet mums var arī būt tāda miskasta ārā iznesama. Un mēs taču parasti tā, bišķīt pievācam māju pirms ciemiņiem, ja mēs zinām, ka viņi būs, ja mēs viņus gaidām. Un ja mēs gaidām Jēzus, tad arī, protams, mēs jau nespējam bez viņa arī, teiksim, sev sakopt pilnīgi un visu izdarīt un tā, bet tajā pašā laikā ir kaut kādas lietas, ko mēs spējam. Vienmēr ir kaut kas, ko mēs spējam. Un tas jācenšas izdarīt no savas puses. Tā pašā laikā jāsaprot, ka ne jau to, ko mēs tagad izdarīsim, mēs viņu tur kaut kā diži pārsteigsim vai piespiedīsim viņu uz kaut ko tādu, ko viņš pats no savas brīvas gribas nedarītu. Kā mēs varam ilgoties pēc viņa, ja mēs viņu nepazīstam, kā mēs varam viņu mīlēt, ja mēs viņu nepazīstam, kā mēs varam viņu gribēt, iepazīt, ja mēs viņu nepazīstam, ja mēs neko, kā es saku, tikai to, ka mēs esam dzirdējuši, ka Jēzus ir, viņš
viņš ir par mums miris un augšām cēlies. Ja mēs esam dzirdējuši par Jēzu, ka viņš ir miris par mums un augšām cēlies, un mums liekas, tas galīgi nekādā veidā mums neatiecās un mums neinteresē un vispār mums nav vajadzīgs un mēs nesaprotam, kāpēc mums to stāsta. Tad es domāju, ka tur to neko nevar darīt, tāpēc, ka tas rāda to, ka Jēzus pie mums klauvē, bet ka mēs to klauvēšanu nedzirdam un ar to neko nevar izdarīt. Jo, ja mēs vispār risinām jautājumu par to, kā viņu sastapt, kā viņu sadzirdēt, kā viņu iepazīt, tas mums kaut vai nelielā veidā ir svarīgi, tad tas nozīmē, ka kaut kas jau pie mums ir noticis, ka mums kaut kāda motivācija ir. Un ka kaut ko Dievs kaut kā pie mums ir izdarījis. Un tad vienkārši ir viena lieta laba, ko var darīt, ir pacensties apzināties, kā tad ir. Ja mums ir vienkārši neliela interese, tad nevajag teikt, ka Jēzu, tu esi mana vislielākā pērle. Vajag teikt, kā ir. Ja Jēzus mums mazliet interesē, tad mums jāsaka, Jēzu, tu esi interesants. Vai es varētu par tevi uzzināt kaut ko vairāk? Jo ir labi, ja mēs spējam novērtēt to, kādā pozīcijā mēs pret Dievu esam un nerunāt vairāk, kā ir. Un ja mēs apzināmies, kad būtu iespējama labāka pozīcija, bet apzināmies, ka mums viņas pietrūkst, tad nevajag savā un Dievu priekšā izlikties, ka viņi ir labāka, bet atzīt, ka viņi nav. Bet kā vajadzētu? Man ar to arī nāk pie Dieva. Ar to, ka es saprotu, ka man ir ceļš ejams, ka man vēl daudz ko sasniegt tajā, un ka tas, kas man ir, tas absolūti galīgi nav pilnīgs. Bet es gribu to uzlabot, es gribu pietuvināties, es gribu sasniegt. Es esmu dzirdējis par kādiem cilvēkiem, kas ir bijuši ļoti tuvās attiecībās, kas viņi ļoti piedzīvojuši, kas kaut kāds brīnums savā dzīvē piedzīvojuši. Es arī to gribu. Vai arī es gribu noskaidrot, lai tā ir patiesība, vai tas ir vienkārši smuks pasakas. Un ja es gribu noskaidrot, vai tā ir patiesība, tad arī tas ir jāsaka tā, kā tas ir. Nevajag teikt, es ticu, ja es neticu īsti. Un es ticu, ka Dievs atbildēs. Es jau esmu makrofonu galā.